Nu, ko jūs te kartumā stāviet? Ejam, braucam! Izbrauksim kādu līkumu Cybertruck. Ejam. Liels paldies Teslai par to, ka iedeva izbraukt ar savu Cybertrucku. Latvijā un Eiropā šādas mašīnas vispār nav pieejamas, jo tās nav licencētas Eiropas ceļiem. Nu, paskatieties, piemēram, aizmugurē. Ja? Nav neviens atstarotais, nav dzelteni pagriezini, nekā te nav. Un pats svarīgākais, šis viss ir taisīts no nerūsējošā tērauda loksnēm. Tas nozīmē, ka paņemts metāls, uzlikts uz preses un saprasēts, izliekts kā vajag. Tas nozīmē, ka neviena mašīna nebūs identiski līdzīga. Un Masks jau teica, ka nav jēga Cybertruckam skatīties uz montāžas kvalitāti, jo šīs loksnes ir brutāls metāls, un te nebūs tā japāņu kvalitāte, japāņu precizitāte. Katra mašīna būs ar savām šķirbām, ar savām spraugām. Bet ko es jums vēlos teikt? Video var redzēt, jā, protams, kā mašīna izstāsta dizainu, krāsu un tādā garā, bet video nepārnes jums to sajūtu, kas ir stāvot šai mašīnai blakām. Šāda mašīna, nav neviens tai līdzīgs. Kā Elons Masks teica, viņš gribēja, lai mašīna izstāsta kā no nākotnes, nevis no automašīnu rūpnīcas. Un šī mašīna arī ir bruņu mašīna, jo iztur 9 mm lodes, ko mēģināsim atvērt šo vaļā. Aha, kaut kāda miskaste. Tā neko. Droši var sēdēt. Liels kravas nodalījums. Kad es saku liels, mašīna tiešām ir liela. Gandrīz 6 metri gara, 4 metri plata. Attiecīgi arī liels kravas bagāžas nodalījums. Šeit ir ne tikai vieta kravai, bet te ir vēl, lai pasūtītu no Teslas telti, braukt kempingā. Šeit ir rozetes, tu vari uzlādēt ne tikai citu Teslu, bet arī māju, barot ar šīs mašīnas akumulātoru. Vienīgais mīnus, ko citi Teslas lietotāji saka internetā, tas, ka šis stikls ir bišķi nepārdomāts. Kad tu aiztais ciet bagāžas nodalījumu, tas stikls tiek attiecīgi nosegts. Bet tā nav lielākā problēma, jo te ir visur kameras, kā jau Teslai. Bet tas stikls nav arī nolaižams. Respektīvi, ja tev ir gara krava, jāved, tu nevari nolaist stiklu, lai vēl pagarinātu to bagāžas platību. Tā esam ciet. Vēl viena nianse, ja? Tā kā šī mašīna nav certificēta Eiropas ceļiem, es varētu saprast, kāpēc, jo visi šie stūri ir asi. Un ja tu būsi neuzmanīgs, tu pat kāpjot iekšā mašīnā, varbūt gluži sagriezties nevar, bet tas viss ir tāds brutāls ass. Šeit, ja tu skrien virtuves galdam visu laiku šeit, tev būs ļoti sāpīgi. Milzīgs loktīrītājs, ūdens nāk pa tiešo no slotiņas. Durvis atverās šādi. Un viņas ir smagas. Ej, tu nost. Vienkārši tonu. Ja runājam par mašīnas cenu, tad ar visiem nodokļiem un taksiem un fijiem šeit ir vairāk kā 100 000. Kā es minēju, Eiropas Savienībā šī mašīna nav certificēta un sazinu, ka tas vispār tiks izdarīts, jo Eiropā šīs mašīnas pirmkārt nav populāras, vispār pick-up traki nav populāri. Un otrkārt, viņi ir milzīga, vajag kravas mašīnas tiesības, un cena būs kosmos. Cik es lasīju internetā, tikai viena mašīna ir certificēta pārveidota Eiropas prasībām. Tas izmaksāja vairāk kā 100 000, un tā cena beigās pār 100 000. Tur bija rakstīts 400 000, bet paigi kaut kā neticu, ka pa mašīnas nopirkšanu un pārveidošanu 400 000. Ja kādreiz šīs mašīnas tirgos arī Eiropā, tad būs obligāti nepieciešamas kravas mašīnas tiesības, jo ar vieglā automašīnu tiesībām šeit neies krastā. Bet mēs neesam Eiropā, esam Amerikā, un šeit manas tiesības pilnīgi pietiek. Rekurtā mazā stūrīte.
kas nav savienota ne ar reiku, ne ar pašiem riteņiem, un šo visu kontrolē elektronika. Kā redzams, šeit nav neviens slēdzīts, ne logu tīrītājam, ne pagriezienam. Viss ir šeit. Kā tu ieslēdz pagriezienu, tā uzreiz attiecīgās puses kamera ieslēdzās. Ātrumkārba, ja, uz atpakaļ. Tev attiecīgi spoguļi nobrauc lejā, skaties. Un, jā, labā kreisā puse un aizmugura. Un, ja tu gribi vienkārši parkingā ielikt, tad, jā. Šeit vēl dublējās ātrumkārba, jā, kā redzams, interesanti. Telefona lādētājs, wireless, jā, ir wireless, jā, un rekur atslēga, jā, noliek, lai brauktu. Nu, aizmugurē arī, jā, daudz vietas. Iekāpsim aizmugurē. Tā, sēžu pats aiz sevis, daudz vietas, nekāda vaina. Protams, šos krēslus nevar nekā pabīdīt ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, bet tie ir pietiekoši ērti, lai te pavadītu garus gabalus. Un kas vēl te palīdz, protams, tev ir sava klimata kontrole, kā tu vari te, protams, kontrolēt gaisa plūsmu. Un šeit ir arī, protams, aplikācijas, viss, kas tev vajadzīgs, lai tu brauktu tālus gabalus. Jo ar šo mašīnu tiešām var nobraukt tālus gabalus, vairāk kā 500 km ar vienu uzlādi. Un kas Teslām šeit Amerikā ir īpaši ērti, tas, ka tu plāno maršrutu, un viņš jau tev tā kā automātiski izplāno, cik tev ilgi jālādējās, kurā vietā, un tu vispār vari vairs neiespringt par to, kur un kad un cik ilgi tu lādēsies. Kā arī šeit ir supercharger, ļoti ātri uzlādē mašīnu. Ja tu pirmo reizi brauc ar Teslu, ja, durvis var atvērt šādi, piespied pogu, viņas bišķi atlec vaļā, un tālāk jau tavs darbiņš tās atvērt. Teslai bijuši vairāki atsaukumi, viens no tiem saistīts ar šo pedāli, kā redzams, šeit jau kniedīti ir ielikta, ja, viņš līmējās nost. Un ja mēs runājam vēl par līmēšanos nost, tad šie paneļi arī līmējās nost, un tad arī līdz ar to ir vēl viens atsaukums bijis. Jo nu, šīs, ja, nerūsējošā tērauda plāksnes, nu jūs dzirdiet, nu skārda buņģa ritīgi, un viņas ir pielīmētas pie rāmja, un tā līme attiecīgi, tā līme laikam nav baigi stipra. Vēl šī mašīna šādā te komplektācijā neaplīmēta, nenokrāsota, ir baigais pirkstu nospiedumu magnēts. Viss, kur tu pieskarsies, paliks tavi pirkstu nospiedumi, un tu spēsi tikai mazgāt, tīrīt. Tāpēc Teslas īpašnieki bieži vien šīs mašīnas pārlīmē, jo nu, ne tikai pirkstu nospiedumi, tad paliek visi, ja, dubļi, lietus lāses, ja, izžūst, un tad paliek netīrs viss. Tie, kuri ir braukuši ar Teslām, tie, protams, nu, zina, šeit ir viss tāpatās. Kamēr tu nenospied gāzes pedāli, viņš nekustās. Mašīna nekustās, un ja tu atlaist gāzes pedāli, viņa tā kā nobremzē. Respektīvi, bremzes tev šajā mašīnā ļoti maz vajag izmantot. Pātrinājums. Šī ir dual motoru versija ar 2 motoriem, attiecīgi 4,cik sekundes līdz 100. Jūs saprotiet, mašīna, kas svar vairāk kā 3,5 tonnas, var pātrināties nedaudz vairāk kā 4 sekundēs. Un iznāks versija ar 3 motoriem, un tur vispār būs 2,5 sekundes. Jūs saprotiet, kas tas pa neprātu ir. Tāda liela, starp citu, šo mašīnu arī internetā, Twitterī nodēvēja pa miskastes mašīnu. Elons Musks, protams, iesmēja par šo un teica, jā, ka šī ir liela miskastes mašīna, bet šī lielā miskastes mašīna spēs uzņemt ātrumu 2 sekundēs. Jūs saprotiet. Kad griez stūri, ievēro, ka griežās ne tikai priekšējie riteņi, bet vieglākai manevrēšanai piestūrē arī aizmugurējie. Šī mašīna ir būvēta uz rāmja, viss ir pielīmēts rāmim, līdz ar to mašīna ir stingra, nav cieta, bet nav arī pārāk mīksta. Un iet vienkārši fenomenāli. Ej tu nost. Pirmkārt, kluss, ļoti kluss. Vienīgais, ko te var dzirdēt, ir kondicionieris.
Un jā, neskatoties uz to, ka stūri ir ļoti maziņa, nu, principā, kā tev kaut kāda datoru spēļu konsoles pults, ja, stūra, nu, viņa nav baigi lielāka. Bet neskatoties uz to, ļoti ērti stūrējās un ļoti maz vajag pagriezt, lai kaut kas jau notiktu. Tā, es neesmu pieredzis, kad atlaižot gāzi, viņi uzreiz piebremzējās. Tā, kur man bija jābrauc? Draugi, sorry. Nepazīstamā vietā ar tik milzīgu mašīnu. Varbūt nav tas labākais scenārijs. Jā, tā kā autobus. Visi tādi, kas viņš tur dara? Viņš braukt nemāka. Ej tu nost. Visi skatās, ko viņš tur dara. Jā, sorry, es nemāku braukt. Es iesprūdu ar šo milzīgo mašīnu autostāvu vietā. Jāpierod, ka pagrieziena rādītāji ir ar podziņām, nevis ar slēdzīti. Tagad jau mašīnas atgriežas pie veciem labiem slēdžiem. Piemēram, Volkswagens saprata, ja, ka pēc tā Golfa, ko viņi izlaida, kad slēdžus jāliek ir apakaļ, jo cilvēki nav baigi apmierināti, ja, ka nav neviena podziņa. Es te reāli, jā, tas tur gaida, kā Jānis nopirkosies. Šie tādi nesaprot. Ej, tu skatījās uz mani kā uz nezinu ko. Man liekas, tā arī viņi izslēgsies, vai ne? Es ceru. Ja kas tur Teslas tanta man parādīs, kā viņi izslēgt. Nu, ko mans piedzīvojums ar Teslu beidzās? Nu, kā es noparkojos? Gan arī ideāli, vai ne? Nu ko, video ir pienācis beigām. Ierakstiet komentāros, ko jūs domājat par Cybertrucku. Es domāju, ka šī ir vienkārši fenomenāla mašīna, kurai nav neviena līdzīga. Un es domāju, dēļ tā vien cilvēki to pērk. Nu, ne jau dēļ skaistuma. Tā ierakstiet, ko domājat par šo mašīnu, un, nu jā, tiekamies kādā no citiem maniem video. Čau!